Sveicināti! Mēs ļoti priecājamies, ka jums izdevās pieslēgties mūsu prezentācijai. Mani sauc Zana Lūkina, un ar mani kopā šodien ir mans kolēģis Ronalds Vilcāns. Labdien! Mēs jums pastāstīsim vairāk, kas tad ir Teach Inspire un ko mēs piedāvājam. Tātad mēs esam veikuši pedagoģu profesionālā stresa monitoringu, un balstoties uz šiem datiem, augstā riska zonā atrodas 72% pedagoģu. 8 no 10 uzskata pašreizēju atbalstu par nepietiekamu vai neefektīvu, un tikpat lielam skaitam ir nepieciešams papildus atbalsts pārslodzes mazināšanai. Tāpat 3 no 10 pēdējā laikā ir apsvēruši domu pamest profesiju vai darba vietu tieši stresa dēļ, un liela daļa izjūta regulāru profesionālo neapmierinātību un vilšanos par savu darbu. Viens no mūsu risinājumiem ir pedagoģa profesionālā stresa monitorings, kurā jau ir piedalījušies 1576 pedagoģi. Tas ir vadības līmeņa diagnostikas rīks ar 98% precizitāti, kas parāda reālo situāciju jūsu izglītības iestādē. Tātad, kā redzams, gandrīz 40% pedagoģu jau ir izdegšanas stāvoklis, un gandrīz 34% pedagoģu ir pārslodze, un tikai 5% pedagoģu atrodas normālā, optimālā stresa līmenī. Un šis pedagoģu profesionālā stresa monitorings ietver tātad pirmais pedagoģu profesionālā stresa novērtējumu. Tāpat tiek vērtēts arī esošā atbalsta efektivitātes novērtējums un pedagoģu noturības novērtējums, un jūs, kā izglītības iestāžu vadītājs, saņemat iestādes pārskatu, kā redzams šajā piemērā. Kā redzams, Teach Inspire piedāvāto risinājumu novērtē dažādas iestādes, tajā skaitā arī izglītības pārvaldes, un, piemēram, Vaida Šumina norāda, ka tas ir ļoti noderīgs risinājums, jo tradicionālās lekcijas visbiežāk nenostrādā. Un kā otrs risinājums ir Teach Inspire platforma, kas piedāvā tādas tēmas kā mācību motivācijas jautājumi, komunikācijas jautājumi ar izglītojumiem un viņu vecākiem, un izveidotā platforma fokusēs tieši uz konkrētu problēmu risinājumiem, nodrošinot šo metodisko atbalstu. Un mēs nepiedāvājam vispārīgās teorētiskās ievirzes kursus, kas varbūt kādam ir noderīgi, bet principā katram otrajam pedagogam ir svarīgi ņemt atbalstu no profesionāļiem, kas ir ar padziļinātu izpratni tieši izglītības sektorā. Un platformas izstrādātājs un biedrības vadītājs Inders Kraģis ir ar 15 gadu pieredzi izglītībā un vairāk kā 7 gadus ir strādājis ar pedagogiem tieši profesionālajā pilnveidē. Un pedagogi var saņemt atbalstu tad, kad viņiem tas ir nepieciešams, un jau šobrīd izglītības iestādes, ar kurām mēs strādājam, to ļoti atzinīgi novērtē. Un tātad mēs strādājam ar to, kā šos 72%, kas atrodas riska grupā, pārcelt uz optimālu stresa grupu, kuriem darbspējas nav kritiskā stāvoklī. Un, protams, tas tāpat arī uzlabo izglītības kvalitāti un veicina to. Un es vēlētos uzreiz demonstrēt to, kā šī platforma izskatās. Tātad to atverot, ir 5 lielākas sadaļas, kurās ir sadalīti vairāk nekā 100 resursi, un mēs plānojam konstanti tos papildināt, lai būtu arvien vairāk un vairāk pieejamo resursu. Šobrīd šīs sadaļas ir mākslīgā intelekta lietojamība izglītībā, pedagoģu labotības veicināšanai, tāpat arī kā samazināt pārslodzi, kā saglabāt enerģiju, mācību disciplīnas un motivācijas veicināšana, kā arī iekļaujošā vide, tās veidošana un sadarbības veicināšana. Un resursi ir ļoti dažādi, kā piemēram šeit ir video, kā strādāt ar atšķirīgiem bērniem iekļaujošā grupā. Tāpat Kolas izglītības iestāžu pedagogi ļoti atzinīgi novērtē stresa termometru, kurā ir iespējams atzīmēt to, kāds ir bijis stresa līmenis dažādos dienas laikos un dažādās dienās, tāpat arī veicot komentārus kā pašrefleksiju, lai saprastu, kāpēc stresa līmenis vienā brīdī ir bijis augstāks, pa vitā zemāks un veidot secinājumus. Pedagogi ļoti atzinīgi novērtē dažādus komunikācijas špikerus, piemēram, ko darīt, ja bērns saka, ka viņam ir garlaicīgi. Un ideja kartes, piemēram, kā mazināt spriedzi un saglabāt līdzsvaru.
Un, kā redzams, mūsu atbalsta arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, kura saka, Teach Inspire ir potenciāls, jūs nomērat, ja noskaidrojat problēmu, izanalizēt pedagogu saimē, arī pedagogam individuāli aktuālos jautājumus un piedāvājat nepieciešamo atbalstu. Tas ir risinājums, jo pedagogi grib atbalstu. Padomu nevis pēc gada, bet jau šodien. Un, ja tāda ilgstoša nav, pedagogi pagriežas un vienkārši aiziet. Tāpat svarīgi minēt to, ka šī platforma tika aprobēta, un aprobācijā piedalījās 821 pedagogs, un tie galvenie secinājumi ir tādi, ka reiz nedēļā šo platformu izmanto vismaz 65% pedagogu, 8 no 10 šo platformu iesaka citiem, un darba ikdiena būtu sarežģītāka 6 no 10 pedagogiem, ja viņiem nebūtu pieejama šī platforma. 9 no katriem 10 lietotājiem klasificē platformu kā būtiski nepieciešamu rīku un norāda, ka tā ir īpaši aktuāla un atbilstoša ikdienas vajadzībām. Resursi ir viegli uztverami un tūlītēji ieviešami un izmantojami pedagoģa ikdienas darbā. Tāpat 8 no katriem 10 lietotājiem norāda, ka platforma ir veicinājusi viņu pedagoģisko kompetenci un ka tā būtiski palīdz un tiešā veidā uzlabo darba kvalitāti. 84% lietotāju atzīst, ka tas ir veicinājis labotību ne tikai viņiem individuāli, bet visā iestādes kolektīvā kopumā. Tāpat 35% pedagogu atzīst, ka komunikācija ar izglītojamo vecākiem ir kļuvusi efektīvāka, un stresa līmenis ir būtiski samazinājies 60% lietotāju. Katrs otrais vadītājs norāda, ka nodrošinātā metodiskā bāze ir izmantojama kā daļa no oficiālās pedagoģu atbalsta sistēmas, gatavojoties izglītības iestādes akreditācijai. Un arī sistēmai ir svarīga loma iestādes pedagoģu noturībā. Īpaši noderīgs resurss ir attiecībā uz jauno pedagoģu noturības veicināšanu. Platforma jūtami noņem slodzi no vadības un metodiķiem, jo pedagogi nepieciešamo atbalstu krīzes un problēmu situācijās meklē tieši šajā platformā. Teach Inspire resursus atzīst kā noderīgākus un ikdienā pielietojamākus darbam ar dažādām problēmu situācijām nekā standarta profesionālās pilnveides kursus. Sadarbības piedāvājumā ietilpst premium monitorings reizi semestrī, atbalsta platforma, tiešais atbalsta konsultācijas un supervīzijas 2 reizes mēnesī un pedagogu profesionālās pilnveides programma. Paldies jums par veltīto laiku. Ar jums kopā bija Zana Lūkina un Ronalds Vilcāns. Un mēs labprāt aicinātu jūs uz tiešsaistes tikšanos, kurā varētu sīkāk pārunāt sadarbības piedāvājumu.